Tie meistari, kurus mēs zinām, iepriekš laboja ieročus un pēc tam daudz dzīvokļu mājā pa logu šāva ārā. Un zināja, līdz kuram stabam trāpot, varēja trāpīt, kurš bija tas labais stabs. Rokas ir dzelžos. Jā. Viņš nāk un vienā brīdī skatos, mēs stāvam bāzdomājam, ko mēs viņu darīsim, kā mēs viņu dabūsim atpakaļ. Un viņš skrien klubdams, krisdams ar tiem rokas dzelžos. Džeks. Parādās viens helikopters virs galvas lido. Un pēc tam otrs helikopters. Un abi divi lido virs galvas un riņķo un nevar saprast, kas notiek. Nu, esam atpakaļ atgriezušies. Pēc 2 gadu pauzes. Pēc 2 gadu pauzes esam atgriezušies tātad Airsoft Events podkāstā, jeb Airsoft podkāstā. Jā. Podkāsts, kuru mēs veidojam ar domu. Ar domu parunāt vienkārši par Airsoftu, lai ir arī jaunajiem spēlētājiem, ko paklausīties, lai ir kur atrast informāciju, kas, kur, ko, kā notiek, mūsu citu cilvēku atgadījumi. Nu jā, vienkārši, lai vairāk informācija internetā par Airsoftu, vairāk kontents. Tad, jā, šobrīd latviešu valodā informācija ļoti maz, tāpēc... Ir, bet... No mirušos kanālos. Tad pavisam ir informācija, bet viņa nav kvalitatīva. Tāpēc vajag vietu, kur viņi var dabūt, un var dabūt arī koncentrētu, kvalitatīvu. Tāpēc taisām podkāstu, stāstīsim par un ap Airsoftu, centīsimies iedot vairāk informāciju tieši jaunajiem spēlētājiem, un tāpat arī vecajiem spēlētājiem, kuri grib atgriezties Airsoftā, informāciju par un ap. Jautājums, droši vien daudziem ir vispār jautājums, kas ir Airsofts. Airsofts tas ir taktiskais sporta veids, kurš ir sports. Tas ir sports lieliem bērniem, kas nav izdzīvojuši bērnību ar plasmas bumbiņām, skrējot apkārt un šaudoties. Pa lielam spēlē datorspēle vai imitē kariņu ārā. Jā, pa lielam ar plasmas bumbām. Airsoft replikas izskatās kā īsti ieroči. Šauja vienīgā atšķirība, šauja ar plasmas bumbiņām. Tā doma, uzdevumi, scenāriji, spēles ir daudz un dažādas, sākot ar vienkārši karogu nešanu un karogu vākšanu, kā datorspēlēs, tāpat arī beidzot ar militārajām simulācijām, vairāku dienu pasākumiem, kuros tad cilvēki var reāli iejusties armijas lomā, bet pēc pasākuma aizbraukt mājās un atgriezties pie sava ofisa darba vai jebkāda. Bez traumām ar visiem locekļiem un bez šitām te PTSD. Bez traumām, jā. Labi, par traumām nerunāsim. Jo traumas var dabūt arī vienkārši ejot. Kādi ir Airsoft eventi plāni šim gadam? Kādi ir lielie pasākumi? Kas mums ir jauns? Kas mums ir jauns piebraucis, pievests? Kas tiek, varbūt, salabots? Tādā garā. Kas mainās? Kādi plāni arī pa iekšlaukumu, pārlaukumu? Tad mazliet iezīmēšu, bet ne visu. Tātad dzērvielā šogad esam uztaisījuši remontu, lai ir foršas telpas. Jums vēl bišķi piestrādās, lai ir vēl foršāk, bet dzērviela lēnām aug kā viena vieta, kur ir gan servis, gan veikals, gan iespēja pašaudīties, gan spīcovs, gan CQB. Vieta, kur var izdarīt visu. Principā šāda vieta, es teiktu, laikam vienīgā. Latvijā, kur ir visas šīs vietas, viena lieta, jo meistaram, lai kārtīgi iztestētu ieroci, ir vajadzīgs laukums, kurā izšaut, un normāla distance, lai nav tā kā tie meistari, kurus mēs zinām, iepriekš laboja ieročus un pēc tam daudz dzīvokļu mājā pa logu šāva ārā, un zināja, līdz kuram stabam trāpot, varēja trāpīt, kurš bija tas labais stabs, bet lai nav šādas situācijas, tad ir kārtīga vieta ar servisu, veikalu un vispārējo. Poligonu X turpinām būvēt. Tur ir jāiegulda vēl ļoti daudz darba no mūsu puses, bet ar katru mēnesi, ar katru nedēļu, ar katru talkas dienu tur paliek arvien vairāk šķēršļu. Ir ideja uztaisīt, tātad izbūvēt vairāk šo tā saucamo bombzeni. Es gaidīju, tu teiksi bombzeni, bet tu neteiksi bombzeni. Tad mums ir divas pilsētas. Mums ir pilsētas daļa, bombžu pilsētas daļa, meža daļa un vēl viss kaut kas. Tad izbūvēt arvien vairāk šķēršus, lai
paliek arvien tiešām šī te lielāka geto, Indijas tāda pilsētiņa sajūta. Tāpat ir lielais plāns par lielo cietoksni, kuru uzstādīt vienā no laukuma daļām, un ir arī doma par trančeju sistēmu un citiem labumiem, kā papildus ceļiem apkārt, lai arī Milsimā un visās pārējos pasākumos. Lai gan Milsimā, gan visos pārējos Airsoft pasākumos varam izvest par riņķi un ir papildus opcijas kustībai pa laukumu. Tātad runājot par game modiem. Lielie game modi, kas nāks klāt, ir Breakouts, kur jau vien mēs izspēlējām, to mēs arī izspēlēsim Dzērvielā un arī Poligonā būs, bet Poligonā viņš būs mazliet savādākā formātā. Ja CQB mēs viņu spēlējam raundos, tad Poligonā viņš būs continuous. Tad turpināsies vienlaikus actions ar dažādu, teiksim, laukumu sadaļas, kur dažādas grūtības pakāpes, teiksim tā. Scenārijs Black Gold, kas šobrīd ir sezonas atklāšana. Black Goldām tātad 3 sērijas būs šogad. Pēc plāna pumpēsim naftu, tirgosim naftu un darīsim dažādas papildus uzdevumus, kas maina naftas cenu. Un Narkos, kā jau spēlētāji iemīlētais Narkos, turpinās arī šogad vēl 3 Narkos paredzēti. Un tad būs daudz un dažādas vienkārši parastas Airsoft spēles, kuras tie, kas vēlās vienkārši izšaudīties. Klasiskās svētdienas šaudīšanās. Nāc izšaudies tur. Vēlēs kaut ko vairāk actionu, vairāk transporta iekšā un dažādas papildus uzdevumus, kur pie kā tiek piedomāts. Tad tās ir Narkos, Black Golds, Breakouts. Iespējams vēl kāds. Kas ar Milsimiem? Milsims būs. Tad. Milsims būs, vēl neteikšu precīzi datumu. Tajā brīdī, kad būsim iepublicējuši, tad būs. Bet Milsims būs 2 dienu Milsims. Un vēl ir plānā uztaisīt vienu privāto Milsimu. Tad tie, kas grib uzspēlēt hardcore Milsimā, uzrakstat man, ielikšu jūsu piemetīšu grupā un uzspēlēsim arī tur. Tā kā tā. Tad jau vēl, es teiktu, ka jāpiemina, man patīk tas, kas mums ir šobrīd CQB, kas bija gan sezonas noslēgums, gan sezonas atvēršana, turnīra formāts. Varbūt jāuztais ir CQB turnīrs. Jā, par to mēs runājam arī. CQB turnīrs visdrīzāk vairāk uz rudens pusi, bet tas varētu būt viens no variantiem. Lielā griezumā tas ir viss. Protams, visas svētku spēles, Lieldienas, Ziemassvētki, Helovīns un kāda nakts spēle. Bet tas, jā, tādā ziņā viss iet uz priekšu, būvējamies, daramies. Un šī sezona, ja pagājušajā gadā bija ļoti daudz jāieliek pamati, lai būtu uz kā celt, tad šobrīd turpinam nostiprināt pamatus un būvējam uz augšu. Tom, mazliet pastāst par sevi un kā tu sāki Airsoft spēlēt. Kā es saku Airsoft spēlēt? Tam, esmu Toms. Man Niks, jeb kā angliski saka, kalsājums ir krējums. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tas ir no gaming laikiem. Vajadzēja latvisku Niku. Tā viņš kaut kā iegājās, tā man tāds Niks jau ir 20 gadus. Ja man Niks būtu vai e-pasts būtu Saulīt 12, tas noteikti arī būtu Saulīt 12 šodien. Es viņu nemainu, vienkārši pārāk daudz cilvēku zinu, tas ir pierasts. Kā es sāku? Sākumā vienmēr esmu spēlējis datorspēles, vienmēr paticis. Un čomi, ar ko mēs spēlējam, kopā uzaicināju uz Lazertagu, aizbraucām uz spēli, uzreiz āķis lūpā, uzreiz uztaisījām komandu, pagāja kaut kādi mēneši 2, atceries, ka ir Airsofts, aizbraucām uz Airsoftu, uzspēlējām, tas bija Kadagāns, bija maz pie tevīm tieši toreiz. Tieši tu sāku vadīt, es tieši toreiz pirmo reizi arī aizbraucu, uzreiz iepatikās, čoms tur atlec uzreiz nost pēc pirmajām spēlēm, un es jau sāku iepazīties visiem pārējiem, un tā arī sāku spēlēt. Un tagad jau beigās pēc, cik te pagāja, 5 gadi, pēc 5 gadiem arī sāku organizēt pasākumus. Ir daudz gadi, jā. Daudz. Kopā jau ir 9 gadi, 9. gadsiet, jā. Jā. Tas, jā, es šodien vai kaut kādu nedēļu atpakaļ sāku domāt, kad es sāku spēlēt Airsoft. Tas bija tā sānie, kad cipars bija. Tad
Palielam sāku pirmo reizi Airsoft spēlēju Jaunsardzē. Pēc Jaunsardzes kaut kādus 6 gadus nespēlēju, un tad kaut kādā vienā reizē, davai, draugu dzimšanas dienas balītē, davai aizbraucam, uzspēlējam Airsoft. Arī pirmā spēle bija Kadagā. Toreiz Kadagā to spēli vadīja CQB teams. Uznospēlējām tur, tad bija āķis lūpā, pirmais ierocis bija jānopērk. Tad bija interesants Milsims Daugavpils pusē, par ko mēs varbūt kādreiz arī izstāstīšu. To mēs pastāstīsim pie saviem labākajiem atmiņām. Tas būs viens no punktiem. Un tad, principā, jā, tad sāku spēlēt, tad kaut kādā brīdī pārņēmu Airsoft vadīšanu, spēļu vadīšanu Kadagā. Un tad lēnām nonācām līdz Airsoft eventam un turpinām taisīt spēles. Šobrīd organizējam gan Rīgā, CQB laukumā, Salaspilī, Poligonā X, un tad arī mums tepat Rīgā ir arī šis Speedsoft laukums. Tad mums ir 3 laukumi? Ir 3 laukumi, Mēs esam vienīgi organizatori, kuriem 3 laukumi, 3 dažādos Airsoft veidos. Teiksim tā, 3 pastāvīgie laukumi. Var jau teikt, ka es tur spēlēju. Nē, mēs esam ārpusē, citur jā. Bet jā, tad 3 pastāvīgie laukumi visiem Airsoft veidiem, sākot no Speedsoft, beidzot ar Milsim. Jā. Jautājums vispār. Kāpēc tieši Airsoft? Kāpēc tev tieši Airsoft? Airsoft tieši man. Kāpēc ne daislidošana vai peldēšana? Jums arī daislidotāji daži nāk. Ja tā godīgi pateikt, kas tik mums nenāk? Kā no cilvēki no beigās džekiem izrādās, ka džeks tur ar pirotehniku ņemās, beigās ir skolotāji, dienesti, baņķieri un vispārējais maisaimnieces. Bet kāpēc tieši Airsoft? Grūti man to atbildēt. Bet, laikam, pavisam vienkārši. Man iepatikās darbs ārā, darbība ārā. To, kad viņš ir tāds, ka kā tu ieeji tajā Airsoftā, tad tu esi tur uz vietas. Ja tu esi tajā vietā, tajā laikā. Tu ieeji laukumā, tu nedomā par to, kas notiek ārpus laukuma. Tu esi tur uz vietas, tev vairāk tu domā par to, ka, es zinu, ka pretinieks tur vai kāds ir aiz sienas, ko man tagad darīt? Granāta, iet apkārt. Tu esi konkrētajā momentā. Tev ir ļoti labi iespēja atpūsties. Nav tāds, tev nav tā, ka tu tur ej un domā, es šito rēķinu samaksāju, nesamaksāju. Sieva mājās būs dusmīgi, nebūs dusmīgi. Es pabaroju un vai nepabaroju. Domāju, to tu visu paņem un aizmirst reāli. Es domāju, ka azarts un adrenalīns ir tas, kas tev aizmirst pie apkārtējiem. Tā tas arī ir, jā. Jā. Mās, ka Airsoft, es nezinu, nekur tu nevar dabūt tādas emocijas kā Airsoftā. Tādus momentus, kas ir klasika, ko visi smējās, ka tu vari nospēlēt 4-6 stundas spēli, un tev bijis viens labs moments, bet viņš bijis tik labs, ka tev tā spēle viss ir izdevusies. Viss spēle viss nesanāca, un pēkšņi brīdī, un tu esi arbāts mājās laimīgs. Wow. Un nekur tas tā nebūs. Ja spērsi bumbu vienu vārtos, visu laiku pakās, nezinu, 5 gols tev ielaiž, un tu iesit vienu pats iekšā, un tas ir lielais notikums, nebūs tur super priecīgs. Man viens čoms šitā teikt, ar ko es sāku, ko es pirmo reizi aizbraucu. Viņš nāca iekšā Airsoftā. Man patīk piņķerēties. Man tā šaudīšanās tur mazāk. Man vairāk interesē piņķerēšanās tieši. Tas ieročs laust un labot, un viņam tas bija viņa savs, tas, ko viņš gribēja no Airsoftā. Tas ir tas, ko es tā saku. Ir džeks, kurš var nostaigāt Milsimā 4 stundas, nevienu nesatikt, un tad pēkšņi izlien viens pretinieks, un viņi nošauj, un viņš iet atpakaļ uz bāzi, un ar to ir visu dienu beigusies, bet viņš ir dabūjis best game ever. Tā pašā laikā Ņugdējā ir džeks, kurš izšāvis vienu bumbiņu visu pasākumu 8 stundu laikā, un best game ever, tāpēc, ka viņš ir nopircis, pārdevis, apčakarējis kaut ko, un izšāvis vienu bumbiņu, tā, ka viņam vajadzēja aizstāvēties. Jā. Tas ir arī savā ziņā tā dažādība iespējamā Airsoftā. Kāpēc ne lazertaks, kāpēc ne paintballs, kas cits? Tāpēc tu vari spēlēt, kā runājam, Speedsoft, sports tīrs,
sporta košais režīms, CQB iekštāpas. Tu vari iekštāpās arī var spēlēt ar šotganiem tikai, ar pistolām tikai. Tu vari izvēlēties ieroču veidus. Nekur citur tu nedabūsi. Ja tu ej, tad vien to pašu arī spēlē. Ārā milsimā tu vari iet lielajā masā grupā. Tu vari ložņāt apkārt. Tā kā tu saki, neizšāv nevienu šāvienu. Man arī bija tā, ka pirmā spēle Lietuvā 2 dienas nospēlēs, neko neizšāv. Es gāju darīt, kas man bija jādara ložņā, man bija interesanti. Un tagad tu paliek garām cilvēkus, neizlēns muguras, tu būtu kaif no tā, ka tu vienkārši tā izlavījies, nes tā nav pamanījis. Kas 6 džekti ir pagājuši garām, tu īstenībā tu tupi. Sēdi rācijā, tikai dod informāciju. Tā, viņi iet tur, viņi iet šitam te, viņi dara to, un tas noder tavai komandai. Plus vēl visas tehnikas, granātas, dūmi, tas azarts. Īpaši, ka mēs spēlējam, piemēram, ka ir uga-buga puse, un kad ir armijas puse. Un Lietuvā arī bija variants, ka uga-buga puse bļāva Aļona Akbar un skrēja. Visi, ir kaivs, kas skrien bārs cilvēku un uzbruk konvojam. Ir tās emocijas, ko tas, nedabūs nevienā citā, un pēc tam vispār pārsmējušies, nenormāli ir. Bet, tad iespēja kaut kā atgriezties. Iespēja atpakaļ paspēlēties kariņā, izdarīt, ko tu neesi izdarījis, bez vai arī tā pašā laikā iejusties kaut kādā lomā, protams, bez konkrētām sekām. Izspēlēt narkos lomu, izspēlēt policijas lomu, bet neriskēt ar savu dzīvību. Jo tā ir spēle, tā ir izklaide, un tas nav tas, ko citi saka, tur trenējās, tur militāriem, vēl kaut kam, tā ir spēle. Neviens ērsiters tā nebūs normāls karotājs pārsvarā. Tie, kas, protams, neiet ar fokusu uz to, kas neiet pēc tam uz zemesardze armiju, bet visi iet spēlē, un tas, ja tev nošāv spēles laikā, tu aiz atzimst. Drusku kāda savādāk tā loģika tur ir. Es teiktu, ir iespēja trenēties, mācīties un iegūt prasmes. Ja tu gribi, bet tad tev uz to ir jāiet. Ja tu vienkārši brauc šaudīties, atpūsties un ņem to kā atpūtu hobiju izklaidi, labu kardio. Labu kardio, tad tu vairāk iegūst vienkārši labas emocijas. Un tas pats visspilgtākais moments un visspilgtākais atspoguļojums šim ir narkos spēle pirms 4 gadiem, kurā tiek apcietināts lielais Pablo. Policija viņu nogādā uz savu bāzi. Pablo tiek nosēdināts malā, un tagad policija domā, ko mums tagad darīt, kā mums viņu nogādāt uz konkrēto punktu, lai viņi tā kā izvestu ārā no teritorijas. Pa to laiku, kamēr policija runā, Pablo pieceļās un aiziet. Jā, es atceros. Bija variants, viņš pieceļās, viņam rokas ir dzelžos. Jā. Viņš nāk, un vienā brīdī skatos, mēs stāvam bāzdamiem, ko mēs viņu darīsim, kā mēs viņu dabūsim atpakaļ. Un viņš skrien klubdams, krisdams ar tiem rokas dzelžos. Džeks! Mēs viņu savācām, viņš aizskrēja vienkārši. Neuzmanība. Tā pašā laikā viņš jau aizbēga. Beigās aizskrēja līdz bāzei. Es saku, viņš pie bāzes ar rokdzelžiem. Kur tā kāpa. Kartels sēž bāzē, un kartels beig domā, kā mēs tagad izglābsim mūsu narkobaronu, un narkobarons skrien atpakaļ roku dzelžos, jo redz, viņš vienkārši piecēlies un aizgājis. Īsti lielie militāristi. Lielie militāristi, jā. Skrien tur tāds puika. Tā kā jā, nav jāņem šis, teiksim tā, tad nav jāņem arī tādā formātā, ka tas ir militāras mācības atpūta tādā veidā, bet tas ir hobijs, atpūta. Ja tu vēlies, ir iespēja trenēties, nepavelti ērsot ekipējums tiek izmantots gan armijā, gan jaunsardzē, zemesardzē. Viņi izmanto treniņiem, bet viņi ir pilnīgi cits treniņu process. Ja tu gribi trenēties, tu vari trenēties arī ar sprunguli apkārt skraidīt, ar slotu skātu. Tieši tā. Jā, bet armijai ir arī ar tādu. Ir ka... koka gaškā. Jā. Var pastīties fotogrāfijas, kur jaunsargi iet skraida, viņi ar koka gaškām skraida. Vislabākais, kur redzēt atšķirību, ka atnāk uzspēlēt armijnieki pret airsoftieriem, jo mēs parādīsim, kā spēlēsim, cik reizes nav redzēts. Atnāk, viņi aplaužās, tāpēc, ka pilnīgi savādāk tas ir. Pilnīgi savādāk spēle,
viena skrien agresīvāk, viņi cenšas tā kā viņiem mācīs taktiskāk. Pilnīgi divas dažādas lietas tas ir. Nu, es vismaz tā esmu vienmēr ievērojis. Nu, tad bišķītiņi. No manas puses tā doma. Airsoftam ir savas taktikas un savi varianti, kā kustēties, kā dara, kā šaut un tā. Tad real stīlam ir savs. Nu, tu nevari. Tad tu vari pielietot prasmes, ir prasmes, kas pārklājās, bet ir prasmes, kuras, nu, pieņemsim, Airsoftā tev nav jāuztraucās par ieroču atsitienu. Tu vari viņu likt uz sāna, augšā vēl kaut kas un atrast labāku leņķi, kā šaut. Nu, ja nu vienīgi tu negribi. Nu, GBVR ar gāzes globu. Bet tas atstiens nav tāds, lai tev nepareizi ieplicojot ieroci, izsit aci vai trāpa seju. Ja? Viņam tas atstiens ir tāds, ka ir sajūta, tu zini, un tas ir arī viss. Tā kā tā. Tātad jautājums, ko es gribu uzdot gan tev, gan nākamajiem viesiem un visiem pārējiem, ko uzdosim, ir divi jautājumi. Pirmais. Kāds bija tavs pirmais ierocis? Pirmo ierocis nopirku vispār pēc pirmās spēles uzreiz. Iegāju Belkam Facebookā, nevis CSK. Bija MP5, man patika. Nopirku uzreiz, paveicies nopirkt no meistara. No tā laika, jā, tu pat zini, no kur meistara. Nopirku, un viņš, kā jau meistars, viņš bija smuki piedzins. Es gāju pie otru meistaru paprasīt, vai viņš ir labs. Viņš pamanīja to meistaru, ir labs, viss labi tur. Un tas bija MP5. No Simas, viegli apgreidots, smags pēc suņa, 4,75 kg. Un es tādu metālu kluceri skrēju apkārt visu laiku. Bet divas ar kaut ko gadus noskrēju. Tuvu 300 pasākumiem. 200 ar kaut ko pasākumu taču bija. Ar viņu noskrēti. Ok. Labi. Labākais moments. Labākais moments. Jā. Daudz bijuši. Tik daudz, kas neatceros. Nu, šai vienkārši ārā viena. Labākais moments. Pēdējais foršākais moments bija naktī. Man patīk lavīties. Mani parasti nekad atrast bildēs nevar, jo es nekad neesmu centrā. Es vienmēr esmu kaut kur malā. Man patīk lavīties, un pēdējais bija naktī, kā mēs vienā milsimā Latvijā. Ložņājām, aizlīdām līdz pretinieku bāzei. Izložņājām, apšāvām visus. Bija momenti, ka mēs no sāna pašā vienreiz ar ložmetēju, paskrien tālāk, pašā otrais ložmetēju, paskrien tālāk, pašā trešo reizi, un tur dzird pretinieki, tur ir 3 ložmetēji! Tāds pats pie sevi mierēts, aizskrien tālāk, apēja visas. Sanāk tā, ka tie džeki, kas tur bļaustījās pie tiem ložmetēm, mēs viņus apgājām, nošāvām no muguras, un, protams, kāds vēl paliek dzīves. Mēs vajagējām vēl pāris metrus tālāk, un tā jau bija pretinieku bāze. Pretinieku bāzē sanāk tā kā ir koki, viņi tā kā sanāk tā kā reāli kā siena. Mēs ar to sienu tā kā izējām cauri, redzam pretinieku, šo tā ģenerāli viņu. Mēs tur džeki kaut kādu šaudās, tur izka pretinieku komanda nāk, viņiem uzreiz tā pasakam. Un viņi tur, ok, tad vai sākam gatavoties kaut ko. Viņi, protams, mums paprasa šo te kodu, ko parasti sasaucās. Sasaucās kodu, mēs to kodu bijām dzirdējuši, mēs nosaucam, viņā visu čikiniekā. Paiet brīdis, tur blakus guļ džekam mazā tā vienvietīgā teltiņa ir. Guļ džeks, viņš saka, galvenais, lai tie pretinieki neienāk mūsu bāzē. Es, paiet brīdis, pasaks otram džekam, aizēj viņam riņķi, pie ģenerāļa, nošāva viņu palīgu, un ķipa savā ģenerāli vedīs viņu prom. Sanās tur kipišs, viens otrs sāk šaut, es nošauju tos visus pārējos, kas viņu šāva, viņš nošauja ģenerāli, un beigās pielīt tam teltītam džekam, kurš teica, galvenais, lai pretinieki neatnāc. Iebāz stroķiem, saka, rek ir pretinieki. Viņš, nē, un tad viņš ģērbās lēnā garā, nočiepām viņu vedām uz savu bāzi. Tas naktī, tas bija tāds pēdējais, bet jā. Tādas lavīšās, tādi momenti, kad tur stundu cīnies ložņā apkārt, tu pa vienam viņas lasi. Man tas ir parasti tas interesantākais un jautrākais. Ok. Pašam. Tad pirmais ierocis, speknārms, metāla klucis, MK. Arī. Sākumā viņi visi bija tādi mūsu. Jo, neatceros, bet par kaut kādu pirmo algu nopirku, pirmo oficiālo algu. Kaut kāds 120 vai 130 latus samaksāju. Tagad var nopirkt labākus. Tev viņš ir vēl? Man viņš ir. Man arī MP5 noliktavā viņš stāv. Jā,
Parasta Emka nospēlēja ar viņu kaut kādu gadus, divus, un tad sapratu, ka jāpāriet uz kaut ko pilnīgi citu. Nomainīju kaut ko motors, mainīju iekšā cilindrus, vēl kaut ko. Pats ņēmos, sapratu, ka īstenībā labāk ir iedot meistaram, vai arī uzreiz nopirkt labu ieroci un Maza piebildīt par šito piedot meistaram. Kā cilvēki beidz spēlēt airsoft? Viņi sāka paši līst iekšā šaujamē, to viss saremontēs, neko nesaremontē. Ja paveicās, aiznes Maksimas maisiņā pie meistara, vai arī neko neaiznes, un es jau tik ilgi nespēlēju, man nav ar ko šaut, un ar to arī beidzās. Tātad piebildu, ko nevajadzētu darīt. Tā nu ir, jā. Tā kā, ja nu gadījumā tev ierocis Maksimas maisiņā, nespēj mums iedosim meistaram, saliks, sakārtos un viss būs bumbās. Vai arī, ja tiešām būs viss slikti, tad ar to arī pateiksim, ka nav jēgas. Tā kā tā. Nu, un par momentu? Par labāko momentu es laikam divus iezīmētu. Viens moments bija manā karjeras sākumā. Milsims, īstenībā to, ko mēs pieminējām video sākumā, tad Milsims netālu no Daugavpils. Spēlējām tur 30 stundu pasākums, viss notiek, un tagad otrajā dienas daļā parādās viens helikopters virs galvas lido, un pēc tam otrs helikopters. Un abi divi lido virs galvas un riņķo, un nevar saprast, kas notiek. Un neko beigās mums tur izrādās, ka pasākums bija saskaņots ar pašvaldību, nebija saskaņots ar robežsardzi. Robežsardzi bija redzējusi, ka džeki pa nakti apgaismas raķetes šauj un šaudās, un kaut kas tur ar ieročiem staigā, un bija aplāmkuši teritoriju, un atbrauc apstīties, ko džeki dara. Bet tas viss beidzās ar to, ka parādās viens helikopters virs galvas lido, un pēc tam otrs helikopters. Un abi divi lido virs galvas un riņķo, un nevar saprast, kas notiek. Un problēma. Bet tas bija tāds interesants moments. Un otrs interesantais bija pagājušajā gadā Narkos noslēguma. Narkos sezona noslēgums, tātad Big Narkos. Kurā tas bija? Kas? Kur tas bija? Tas bija Poligonā. Poligonā, ok. Tas ir pagājušā gada Narkos pēdējais, kurā bijām sarunājuši, kad pārlidos lidmašīnu pāri laukumam un nometīs paciņas, lai iedot papildus efektu spēlētājiem un būtu jautri. Neviens to nezināja. To zināju es un vēl viens organizators. Neviens cits arī no organizatoru grupas neviens cits nezināja. Tas bija tā kā pārsteigums. Un tagad tu džekiem saka, tā ejiet uz to lauku, tur sagaidiet, kad pārlido pāri lidmašīnu un tad nometiet dūmeni un jums nometīs paciņas. Un džeki tur redzēja, mums bija atbraucis džeks ar dronu, un viņš saka, drons lidos pāri. Un viņi saka, tas moments, kad, vairāk tas moments, kad džeki nāk un stāst, tu sēdi, un točni pārlido lidmašīnu. Viņš saka, un tad mēs raujam, un viņa nomet blakus laukā. Un džeki dabūja tad pacīnīties, bet vairāk tas moments, efekts un vēl kaut kas, un no tā paša pasākuma bija džeks, kurš bija pirmoreiz atbraucis spēlēt. To man rakstīja lietuvieši, jo tas džeks ir saistīts ar vienu citu vienu lietuviešu spēlētāju. Viņš pateica, ka mēs esam pacēluši džekam priekš pirmās spēles ļoti, ļoti augstu šito te latiņu, jo viņš atbrauca, lido lidmašīnas, džeki tur zem mašīnām kaut kādiem paciņas, liena apakšā, mēģina tikt pār kādām robežām, kaut ko. Tas pasākums diezgan episks bija. Cik es skatījos no malas, pašam nesanāca aiziet. Cik skatījos no malas, izskatījās, ka reālā fani. Džekiem patika. Jā, varētu būt. Jautājums, ar ko mēs turpināsim? Ar ko mēs turpināsim? Jā. Mums ir idejas un plāni. Idejas ir, plāni ir. Jau šodien atvedām vienu papildus plānu atrakciju laukumam. To jau gan kāds ir redzējis jau sociālos tīklos. Video noslēgumā tātad vēlamies, lai jūs mums iesūtat gan jautājumus, gan interesējošās tēmas, par kurām gribat, lai mēs parunājam. Tāpat arī katra podkāsta beigās mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem.
Iesūtat vienkārši mums personīgi vai e-pastā, vai arī vienkārši atstājiet komentārā. Tad jau nākamajā podkāstā atbildēsim uz jūsu jautājumiem un mēģināsim rast atbildes kopā.